Sveiki, draugi! Nāku pie jums ar lielisku un, manuprāt, arī ļoti svarīgu ziņu. Laiku pa laikam saņem vienu un to pašu jautājumu. E-pastā, messengerī, kādreiz kādās privātās tikšanās reizēs Rīgas ielās. Gribu aiziet pie tevis uz kādu no jogas nodarbībām, pamēģināt ar to domājot grupu nodarbības. Un tad seko manā atbilde, laipni lūgti, bet tās ir individuālās nodarbības, jo fokusējos tikai darbam 1 pret 1, tāda ir mana izpratne, ja mēs tiekamies pirmo reizi par šo. Vai arī tās ir grupas nodarbības tiem, kuriem ir jau vismaz kaut kāda nojausma, kā es saku, oderīte, tajā virzienā, kā darbojamies mēs manā vadībā. Laiku pa laikam ir interesanti kursi, fokusēti, izlieku visiem līmeņiem, kā tas vienmēr ir bijis rakstīts, kā nu pat relaksācijas kurs bija klātienē un online. Vai arī godprātīgi dodu sava kolēģa Roberta telefonu, to arī varu šeit, kuram interesē, kurš vada to, ko saprot par klasisko hatha jogu. Viņš darbojas studijā. Un tad, kad mani uzaicina kaut kur ārpusē, kā tagad, ja, 1,5 gadu jau vairāk vadu kādai brīnišķīgai kompānijai, viņas darbiniekiem, viņu speciāli cilvēkiem veidotas nodarbības, tas arī ir. Bet studijā tā vienkārši grupas nodarbības, pat bija relaksācijas kurs, bet tagad klausīties. Tātad, ceturtdienās aicinu līdz 11. aprīlim klātienē. Pēc tam es vairs klātienē nebūšu sastopu. Diezgan ilgu laiku. Tas ir kopā, tas, kas tur notiks, ar to, ko es minēju šī gada jaungada novēlējumā par milzīgo saules aktivitāti, kur mūsu ķermeņiem būs jāmāk turēt. Es domāju, tas šobrīd jau nevienam vairs nav noslēpums, daudz izjūtam šīs te elektromagnētisko vērtu ietekmi. Tāpat arī visu citu starojumu, kosmisko starojumu. Es vienmēr nodarbību dalībniekiem dodu arī izskaidrojumu tīri no planetārām enerģijām, jo kā mana laba lieta, kas palīdz saprast, navigēt kosmiskajos džungļos, ir astroloģijas zināšanas, ko es turpinu praktizēt. Es nesaku tikai mācīties, bet praktizēt. Un arī, protams, cilvēku veidotais starojums Wi-Fi mūsu elektromagnētiskajai sistēmai, mūsu dievišķajiem ķermeņiem. Dievišķais šeit nav skaists teiciens vai reklāmas saukas. Tas ir tas, kā es izprotu, kas ir mūsu šis brīnišķīgais draugs un kā mēs ar to darbojamies. Un kas seko manam darbam, tātad šāda veida nodarbības es varbūt vadu no 2003. Gada, bet pastiprināt kopš 2008.–2009. gada es sāku pētīt savu skolotāju uzdevumā to, kā mūsu fiziskie ķermeņi transformējas dzīvē šo te pastiprināto milzīgo jaudu, ugunīgo enerģiju laikmetā. Es domāju, tagad tas vairs nav noslēpums. Un tie daudzi, kas ir gadiem nākuši, un starp citu šīm te ceturtdienām es aicinu tādus, kas ir sen jau nākuši, un tad kādu laiku nav nākuši, un es arī jūtu daudz no viņiem tagad pieklauvē, ka grib būt šajās ceturtdienās. Jo, būs jauna informācija gan tieši par šo, par dzīvi, pastiprinātu, milzīgi, jaudīgi starojumu laikmetā, un es jums varu teikt un turēt par jums visiem īkšķus. Marts būs patiešām ļoti jaudīgs, un tās jaudas turpinās tikai pastiprināties, un es esmu speciāli izveidojis un turpinu veidot pati pētot sevi prakses, tehnikas, kas palīdz šo ne tikai balansēt un labi justies, bet arī, ka šī jauda tiek dota mums. Kā daudzi no jums zina, pēdējo mēnešu, pēdējo pusgada laikā man ir bijis brīnišķīgs skolotājs. Mana trauma fiziskā, caur kuru ir atnākušas daudzas jaunas, brīnišķīgas metodes un tehnikas, pat relaksācijas kursa dalībnieki teica, nevarēja iedomāt, cik superīgi tas ir, kā var ar tādām mazām lietiņām it kā šķietami panākt dziļu efektu. 5 nedēļas ģipsī, pēc tam
atdabūt sevi atpakaļ, kur viss ķermenis ir pilnīgi pārtaisījies citādāks pēc staigāšanas 2 mēnešu vai vairāk garumā uz kruķiem. Un daudz dažādi forši speciālisti ar mani strādāja gan šeit Latvijā, gan Grieķijā, kur es dabūju šo traumu. Un es patiešām no sirds aicinu, sirdscikls, tur ir pietiekami daudz brīvības enerģijas. Viņš ir, protams, rekomendēts nākt katru nodarbību, jo katrā būs informācija pavisam cita. Un bieži vien izrietēs no iepriekšējā nodarbībā runātā, bet tāpat laikā netiek turēta tāda, teiksim, disciplīnas sistēma, kas ir abonements. Tā kā kuram interesē, un ja jums rezonē ja jums rezonē mans darbs, manuprāt, šis būs patiešām unikāls tikšanās reizes visā tajā kopā, ko mēs zinām par brīnišķīgo cilvēcisko būtni, atmošanās laikmetā, un nebūs par mazu teikts augšām celšanās laikmetā. Saruna ar savu ķermeni pēdējos gados, šādi es saucu šo visu to milzīgo kompilāciju, kas sastāv gan no sakrālām zināšanām, kas saistās ar jogu, ajurveidas zināšanām par fizisko ķermeni, aktieru meistarības, aktieru tehnoloģijas, unikālas citas maģiskas, mistiskas sistēmas pievienojušai tikai nedaudz. Un mana personīgā pieredze tajā visā pieredze ir vērta. Es domāju, daudz grāmatu vērta. Tā kā, ja jūs šis interesē, tad ir pieteikšanās vienmēr līdz 3:07 vakarā un uzrodieties, ja jūs tas interesē. Būs labi.